Sveiki, man sauc Zans Titos, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā runāsim par lietām, kas ir smieklīgas, interesantas, sarežģītas, vieglas, dažādas. Es esmu par konstruktīvu sadarbību. Un Siliņas kundze, tā ir jūsu atbildība. Ministrs prezidents kundzei gribēja pateikt, ka tādiem vārdiem, kādus viņa veltīja, tādiem šai zālē nav vietas. Lieciet laikus, abonējiet mani, nevis mani, bet manu kanālu, kā man pareizi aizrādīja viens klausītājs. Mani abonēt nevar, bet manu kanālu esiet tik laipni, abonējiet un komentējiet. Man ir patīkami ar jums runāt. Aiziet! Rail Baltica. Bez Rail Baltica diez vai mēs tuvākos 10 gadus vispār dzīvosim un izturēsimies. Rail Baltica komisija, tur parlamentārā ir izmeklēšanas komisija beigusies. Tur ir atklāts desmitiem cilvēki, kuri it kā ir vainīgi un kuriem ir atbildība par to, ka tas projekts ir noticis tā kā noticis. Kulberga kungs, deputāts, kas ir tās komisijas vadītājs, kaut ko tur ziņojumu uzrakstījis, bet mani nepamat stingra pārliecība, ka no šī projekta mums ir jāatsakās. Viņš vienkārši nav vajadzīgs, mēs viņu nesam spējuši pārvaldīt. Viņš ir pārāk dārgs Latvijai. Atkārtošu vēlreiz un vēlreiz, kāds bija sākuma uzstādījums. Sākuma uzstādījums bija, ka Eiropas Savienība samaksās par Eiropas standarta dzelzceļu 85% visas izmaksas, un, lai varētu novadīt dzelzceļu no Tallinas līdz Viļņai. Ja Eiropas Savienība maksā 85%, tad ņemot vērā, ka PVN ir 22%, tad Latvija praktiski neko nemaksā, bet būvē to dzelzceļu. Okay. Ja Eiropa grib, kaut arī tas nav pareizi un ekonomiski neizdevīgi un nevajadzīgi, bet labi, Dievs ar viņiem. Tagad izrādās, ka Eiropas Savienība nav gatava maksāt. Un tad rodās jautājums, kāda mārot, kāpēc mums tāds dzelzceļš ir vajadzīgs? Patreizajā brīdī mums ir absolūts savienojums no Tallinas līdz Viļņai. Mums ir dzelzceļš, kas iet caur Rīgu, Viļņu, Kauņu, Tartu, viss tas ir dzelzceļa sliedes un dzelzceļa sistēma ir savienota. Par 9 miljardiem būvēt kaut kādu Eiropas standarta dzelzceļu, manuprāt, ir mīksti izsakoties stulbi. Pie kam, ja cilvēki sāk stāstīt un muldēt par drošību, tad arī tur viņi kļūdās. Ja mēs runājam par kaut kādu nosacīto tehnikas piegādi no Somijas, no Polijas, tad tas viss ir savienojams. Tas viss ir ticis darīts. Mums ir bijušas militārās mācības, kur Abrams tanki no Amerikas atbrauc ar kuģiem Rīgā. Rīgā viņus pārsēdina uz vilcienu, un vilciens, Krievijas standarta vilciens, to Abrams tanku aizved līdz vietai, kur ir vajadzīgs. Līdz ar to tas viss ir darāms. Ašrādens, kas mums ir tagad tā kā finanšu ministrs, brīnās kāda vēlna pēc, mēs būvējam lidostā Rail Baltica projekta ietvaros par 300 miljoniem kaut kādu staciju, kas tur kaut kāda būs. Un viņš brīnās, jau saka, priekš kam tur tas vajadzīgs, tur vajadzēja vienkārši pieturu, kur ir stikla sieniņu un viss ar to pietiks, kādu vēlnu pēc mēs būvējam monstru par 300 miljoniem. Ašrādeni kungs, jūs varbūt nezināt. Jūs jau ilgu laiku esat finanšu ministrs. Jūs ilgu laiku esat Jaunās vienotības priekšsēdētājs un politiķis, kas mīksti izsakoties atbild par šo valsti. Un ja jūs to nezinājāt, tad nevajag brīnīties. Jums drīzāk vajadzētu pateikt, ņemot vērā, ka es to nenokontrolēju kā finanšu ministrs, iešu, ka es prom strādāt atpakaļ presē dienā vienalga kur, bet izskatās, ka es nespēju pildīt finanšu ministra pienākumus. Tāpēc, ka es netīšām, caur mani tur tā kaut kā Rail Baltica aizgāja 300 miljonu eiro, un es nezinu, kas to būvē. Es brīnos. Arvil, nebrīnies. Izskatās, ka tu neesi savā vietā, ja tu neesi spējīgs nokontrolēt šādus projektus un pēc tam brīnīties.
Eiropas dzelzceļa līnijas, kas tur būvē to Rail Baltica, pasūtat 4 mašīnas. Viņiem vajag braukāt kaut kur pa 160 000 eiro, 1100 eiro mēnesī par nomu. Man šķiet daudz pa dārgu. Jebkurā gadījumā Eiropas dzelzceļa līnijas un Rail Baltica sūdzās, ka naudas nav un Eiropa nedos un tā. Bet mašīnas mums vajag un 4 priekšniekiem 4 mašīnas par 1100 eiro mēnesī vajag pasūtīt. 6. janvārs. 6. janvārī 2 lietas notiek. Andris Lielais atgriežas Latvijā no Lietuvas, un 6. janvārī no Viļņas uz Tallinu aizbrauks vilciens. Nē, tas nav Rail Baltica. Izrādās, ka Viļņa Tallina ir iespējams savienot, un tagad varēs braukt no 6. janvāra no Viļņas līdz Tallinai ar vilcienu, ar kaut kādām tur pārsēšanām. Viņi strādā tie visas tās dzelzceļa līnijas, lai pārsēšanās nebūtu. 10 stundu laikā izrādās var savienot Viļņu ar Tallinu. Mēs gribam iztērēt 9 miljardus, klausieties uzmanīgi, miljardus eiro, lai uzbūvētu kaut kādus, tas ir tikai Latvijas posms, tur vēl ir Tallina, Igaunija, Lietuva, lai uzbūvētu līniju, kas savienos Tallinu, Salaspili un Kauģu. Tur pat īsti Viļņu nav, varbūt Viļņu tur kaut kā iekļausies. Es negribu par to maksāt. Atkārtoju vēlreiz, ja Eiropas Savienība grib maksāt, man ir spēc. Kaut arī tas nav pareizi. Bet es tiešām negribu maksāt 9 miljardus par to vietu, par to lietu, kas jau eksistē. Dzelzceļš eksistē, ir drošība ir nodrošināta, tāpēc, ka Ābrams Nankam ir pilnīgi vienalga par kādu dzelzceļu sliežu platumu braukt uz robežu, lai aizstāvētu Latviju. Veselais saprāts saka, draugi mīļie, beidziet stulboties. Vienkārši beidziet stulboties. Tā nedrīkst. Tā ir mana nauda, tā ir mana atbildība. Es par to maksāju nodokļus, ja sanāk, bet jebkurā gadījumā pat, ja mums nāksies atmaksāt kaut kādu naudu, ka cilvēki ir iztērējuši tur mašīnās un algās citu starpā. Ziniet, cik strādā cilvēku? Tajā 340 cilvēku strādā Rail Baltica, Eiropas dzelzceļa līnijās, saņem brīžkā cienīgu algu. Tur bija ļoti lielas algas. Tur ir speciālisti, konkursos uzvarējuši. Un viņi strādā jau 10 gadus vairāk. Un nekas nav noticis. 1800 uzmanību. Nevis 900, bet 852. gadā Krievijas impērija pieņēma lēmumu būvēt dzelzceļu Pēterburga, Sanktpēterburga, Varšava. 1852. gadā viņi pieņēma lēmumu, 1862. gadā, pēc 10 gadiem, dzelzceļš tika uzbūvēts. Ko dara Rail Baltica? Rail Baltica vairāk nekā 10 gadus plāno kaut ko darīt. Pie kam tās ziņas, kas, Dievs, man ir tik ļoti apnicis par Rail Baltica runāt, bet tomēr viņi nākamā gada novembrī izdomās, kāda tā trasa īsti būs. Var sakot, tie lēmumi tiek pieņemti mīksti izsakoties lēni. Pirms gada Briškans teica, uzbūve, kā pārvalda Rail Baltica, ir pilnīgi nepareizi, tāpēc, ka tur meitas uzņēmums kontrolē mātes uzņēmumu, mātes meitas, var sakot, viss ir pilnīgā pakaļā. Gads ir pagājis, kas ir mainījies? Nekas. Dusmas. Drusku. Zīles kungs teica vienā savā raidījumā, ka ienaidnieki negrib pieļaut šo projektu. Es uzskatu, ka ienaidnieki šo projektu grib realizēt, lai mēs maksātu gadiem ilgi 9 miljardus, vēlns viņi zina par ko. Komentāri pa komentāriem. Dainis Cipulis. Nepiekrītu 100% visam, bet tieši liels paldies par informāciju par valsts un Eiropas Savienības līdzekļu izšķērdēšanu. 100% piekrišana visam ir Ziemeļkorejā, varbūt arī Krievijā tagad. Tā kā paldies, ka jūs skatāties. Nevajag 100% piekrist. Es dažkārt pat sev nepiekrītu pēc kādu laiku, tas, ko es esmu teicis. Tā kā 100% piekrišana nav vajadzīga. Domāt vajag, diskutēt, runāt, attīstīties.
Interesanti par, nezinu, vai tā ir taisnība vai nē, bet jebkurā gadījumā Pointeu 41. gadā Friči pārlika visus Latvijas dzelzceļu uz Eiropas standartu pusgadu laikā. 45. gadā Krievi pārlika tos atpakaļ atkal pusgadu laikā. Par izmaksām nav informācijas, bet skaidrs, ka tā ir elementāra darba lieta. Sliecos, neesmu speciālists, bet sliecos komentētājiem piekrist, tiešām tas nevarētu būt nenormāli sarežģīti. Dzelzceļš ir dzelzceļš, sliedes ir sliedes, tur pārtaisīt, pārlikt, tas nav nekas tāds. Man vienmēr ir interesējis, teiksim, Rail Baltica. Kāda vēlna pēc jābūvē kaut kur citur, nevis blakām. Teiksim, ir Tallina, Viļņa. Tātad dzelzceļš ir, kāpēc nevar blakām uzbūvēs šaurāku to Eiropas standartu? Kāpēc tur jāmeklē kaut kādas citi purvi, citas lietas, citi projekti? Nē, Rail Baltica ir slēdzama lieta. Tikai ienaidnieks var viņu atbalstīt. Uzskatu, es Dans Ditovs. Paldies, ka jūs skatāties. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet. Man ir patīkami ar jums sarunāties. Apakšā ir tāda podziņa, kur var pateikt paldies. Dolāru zīmīte, tur var nospiest un noziedot man. Nauda vienmēr nodara, komanda grib ēst. Es arī, jebkurā gadījumā komentējiet, sarunāsimies. Nauda nav obligāta. Man patīk strādāt, man patīk runāt, man patīk paust savas domas. Man ir prieks, ka jūs to redzat, skatāties un novērtējat. Tiešām liels paldies par to. Neaizrījies, neapvimies. Slavenākais teiciens pagājušajā nedēļā. Siliņas kundze budžeta laikā pieņēma budžetu un Smiltēns kaut ko tur no tribīnas pateica. Īstenībā neko pārāk traku. Vienkārši, ka Siliņa nevada valdību, Siliņa ir sūdīga premjerē un 26. gadā viņas nebūs cits starpā. Ja viņš paredz viņai premjerēšanu līdz 26. gadam, tad Siliņai vajadzēja teikt, forši. Nevis, ko teica Siliņa pateica, neaizrījies, neapvimies. Es esmu rupšs cilvēks, īstenībā es bieži vien lamājos, bet ne publiski. Un ja premjere atļaujās teikt rupjus vārdus vienam Saeimas deputātam, man šķiet, ka tas nav ne labi, ne pieņemami. Pieļauju, tā kā es neesmu sieviete, bet viņa varbūt ir emocionāla un viņai tas, nāca no iekšām ārā un izlec no iekšām ārā, emocijas un tā tālāk. Tas tik un tā nav pieņemami, bet var saprast. Kaut arī, kā jūs teicat, tur tā Smiltēna izteikuma nebija sevišķi, tur nekas tur traks nebija, sūds kaut kāds. Trakākais ir tas, ka Siliņas kundze neatvainojās. Viņa neatvainojās nevienam, jo viņa uzskata, ka, tur bija pasīvā agresija. Es esmu par konstruktīvu sadarbību, par konstruktīvu kritiku, un es tādu arī sagaidīju no Saeimas kolēģiem. 3 dienu garumā Saeimas budžeta apspriešanas laikā faktiski Latvijas valdības ministri piedzīvoja pasīvo agresiju no opozīcijas deputātiem un arī Saeimas deputāti. Un, lai pārtrauktu šo pasīvo agresiju, kas izskanēja no opozīcijas partijas deputātiem, un citāts noteikti no stenogrammām var dabūt par deputātu izvešanu valdības ministru regulāru melošanu, kas absolūti neatbilst patiesībai, vajadzēja kaut kādu neordināru rīcību. Un es arī neordināri rīkojos, iestājoties par Latvijas valdības ministriem, un tā pasīvā agresija beidzās. Vīri tika aizvainoti, tāpēc viņa rīkojās šādi. Manuprāt, tas nav pieņemami, un vēl nepieņemamāk ir tas, ka viņa nesaprot, ko viņa ir izdarījusi. Viņa neaizvainoja Smiltēnu, viņa aizvainoja mani. Jo es uzskatu, es negribu, lai manas valsts premjers būtu rupšs, neaptēsts, neaudzināts cilvēks. Ja viņa nespēja noturēt emocijas, tad varbūt viņai nav īsti amats piederīgs, varbūt viņai vajag kādu citu amatu meklēt. Jebkurā gadījumā man šķiet šī epizode Latvijas politikā, protams, mēs esam izgājuši visādiem skandāliem. Laksdiņš, kurš tur rādīja visādus nepieklājīgus žestus, Solvita Āboltiņa, kas uināja un tā tālāk un joprojām. Bet tomēr man šķiet, ka nepatīkami pārsteidza
Rinkēviča reakcija, kurš teica, ka es jau neesmu bērndārza vadītājs, lai nosodītu. Rinkēvičs tiešām nav cilvēks un nav bērndārza vadītājs, kurš bārs bērndārza iemītniekus, teiksim tā. Bet viņa attieksmēji, kā no prezidenta, es būtu sagaidījis, ka viņš tomēr tādas lietas nepieļauj un nosoda. Man šķiet, ka tas būtu pareizi, jebkurā gadījumā. Šeit, man liekas, Rinkēviča kungs nedaudz kļūdījās. Tas nebija labi. Jebkurā gadījumā ejam uz priekšu. Un trakākais ir tas, ka ir koalīcijas, tur visi tie līdzskrējēji, visādi tur Šuvājevi un visi tur vienotības frakciju vadītāji un tā tālāk, un Zemnieku savienības tur frakciju vadītājs. Jā, es atbalstu. Tā bija saspringta situācija, un es atbalstu Siliņu. Tā drīkstēja runāt. Es, ministra prezidents, šajā momentā saprotu. Jāsaka godīgi, es premjeru ļoti saprotu. Man bieži vien Smiltēna kunga izteiciena un retorika liekas emocionāli manipulatīva, un, manuprāt, viņš bieži vien ir pelnījis arī skarbākus vārdus. Nē, tā premjers nedrīkst runāt. Tāpat kā prezidents, premjers, augstākās amatpersonas, publiski lamāties nedrīkst, manuprāt. Es drīkstu, viņi ne. Ir atšķirība. Mazais nopietnais, bet lielais skandāls. Valsts digitālās attīstības aģentūra. Ir tāda aģentūra, kas kaut kā tur komunicē ar cilvēkiem. Tur ir, var sakot, viņi komunicē, viņi sūta Latvijas iedzīvotājiem vēstules par to, kā komunicēt, ko valsts grib no jums. Viņi atsūta jums tur e-pastu, kad tā un tā. Tur Rīgas pašvaldība no jums sagaida tur kaut kādu nodokli. Vai vēl kaut ko sots, kaut kāds, vēl kaut kas, var sakot, kaut ko tādu. Bet izrādās, ka kaut kādā brīdī, pavasarī, man liekas, viņi verificēja, kaut ko pārbūvēja, kaut ko pārtaisīja, kā rezultātā puse Latvijas iedzīvotāju vairs nesaņēma šādus ziņojumus, ieskaitot mani cits starpā. Jāsaka, ka Rinkēviča kungs attiecībā pret Siliņas kundzi, man šķiet, ne sevišķi precīzi komunicēja, bet šajā gadījumā viņš ļoti precīzi nokomunicēja, ka valsts tā darīt nedrīkst, jo tā digitālās attīstības aģentūra pateica, ka valstī nav pienākums jums kaut ko darīt. Var sakot, mēs darām to, ko mēs darām, valsts atbildība nav pārliecināties, ka jūs saņemat šo ziņojumu. Lai jūs saprastu, no visiem Latvijas iedzīvotājiem puse nesaņem šos ziņojumus no valsts. Šie digitālās attīstības aģentūras cilvēki to zina, jo viņi redz, kur ir verificējušies, kur nav, kur ir pārbūvējuši, kur pārtaisījuši, kur ir kontaktā, kur nav. Pofīgi, mums nav pienākums jums ziņot. Un tas ir mīksti izsakoties slikti, jo mēs esam izveidojuši valsti. Vēsturiski cilvēku kopiena izvēlās uztaisa valsti, kaut kādu pārvaldības modeli, lai mēs kopā maksātu nodokļus, algotu policistus, algotu ārstus, var sakot, mēs esam izveidojuši sabiedrību un maksājam par to, lai valsts mūs apkalpotu. Kaut kādā brīdī valsts ierēģi, digitālās attīstības aģentūras personā, piemēram, ir izdomājuši, ka nē, viņi ir galvenie. Nevis viņi kalpo Latvijas tautāja pilsoņiem un tā tālāk. Tieši otrādāk. Pilsoņiem ir pienākums kaut ko darīt. Pilnīgs absurds. Un tā problēma ir tāda, ka šādas domas ir pārņēmušas daudzus cilvēkus. Gan ierēģņus, gan deputātus, gan ministrus. Viņi visi uzskata, ka mēs ar jums esam priekš viņiem, nevis otrādāk. Viņi būvē Rail Baltiku. Viņiem ir kauns atzīt, kad ir sūdīgs projekts. Viņiem ir kauns atzīt, kad nekas tur nesanāk. Iesim uz priekšu, lai tā bauru tauta maksā. Izrādījās, ka ar vienu ministres Ingas Bērziņas rīkojumu visu to varēja atjaunot, un tas tika atjaunots, un es tagad arī saņemu kaut kāds man atnāca ar e-pasts, ka kaut kas tur bija sakrājies pa 6 mēnešiem. Kaut kādi tur, rēķini un tā tālāk. Izrādās, ka to var izdarīt ar vienu klikšķi. Tie cilvēki, kas strādā digitālā aģentūrā, noteikti sēž virtuvēs un saka, cik sūdīgi ir valdība
un cik sūdīgi ir valsts, valdība un tā tālāk, un glupi, un ministri ir stulbi, un politiķi ir stulbi. Mēs visi esam sabiedrība, bet mēs nemīlam viens otru, nerūpējamies par viens otru. Ja tā, tad mums būs grūti uzbūvēt valsti ilglaicīgi. Vienmēr ir runa par to, ka Latvija ir mūžīga. Latvija nebūs mūžīga, ja mēs viņu nesargāsim. Digitālās, kā viņas tur aģentūras darbība un tāds mazs nieks ir nieks. Viņš neko nerisina. Tāpat tie cilvēki kaut kā tur sodus samaksās, tur labi, tur kāds cietīs, necietīs, tur kaut kādi tur uzņēmēji, tur kaut kādas sodus, vienalga. Valsts no tā neiznīks. Bet attieksme pret valsti, ja ir šāda cilvēka attieksme, tas iznīcinās valsti. Sarežģīti, bet tā tas ir. Ļoti iepriecināja īstenībā arī, kaut kā izrādās, vienreiz nokritizēja Rinkevičs, tad otrais viņu atkal slavējuši. Parīzes Dievmātes katedrāles atklāšanas ceremonija notika Parīzē, kaut kādā tur datumā. Visa pasaule tur sabrauca, Trumps, Zeļenskis, Makrons, protams, un visi kas tik viena. Izņemot Rinkeviču. Rinkevičs neaizbrauca un sākās stāstā, kāpēc mēs nebijām, kāpēc Rinkevičs neaizbrauca, kāpēc neaizbrauca, ja ne Rinkevičs, kāpēc Siliņa neaizbrauca un tā tālāk un tā joprojām. Ļoti loģisks un pareizs Rinkeviča stāsts. Sen ieplānots koncerts ar ļoti pasaules slavenu pianisti kopā ar Raimondu Paulu, kurus aicināti ļoti daudzi cilvēki, kas, tur bijušie prezidenti, tauta, sabiedrība. Un šis koncerts bija tieši tajā dienā, kad notika arī šis pasākums Parīzes Dievmātes katedrāles atjaunošanas ceremonija. Un prezidents izvēlējās palikt ar Latvijas tautu un pasākumu, ko viņš pats ir organizējis, aicinājis un tā tālāk, kas, manuprāt, ir ļoti cienīgi un pareizi. Siliņas kundzei tajā dienā bija budžeta pieņemšana, kas, protams, valdībā ir svarīgāks nekā Parīzes Dievmātes katedrāles atklāšanas ceremonijas un pusdienu apmeklēšana un tur tusiņš ar kaut kādiem slaveniem cilvēkiem. Manuprāt, abu šo cilvēku rīcība ir ļoti cienīga un pareiza. Kas man sašutina īstenībā ir tad šajā gadījumā Latvijas prese un vispār šis, pat ne skandāls, bet tā vienkārši. Kāpēc viņš neaizbrauca? Tur ir tusiņš, tur ir visi, tur ir prezidents, tur ir šitais ASV prezidents, tur visi ir, mūsējo nav. Rinkevičs ir Latvijas prezidents, nevis Francijas. Siliņa ir Latvijas premjere, nevis Francijas. Ne katrā tusiņā ir jābūt. Ļoti pareiza rīcība. Īstenībā es domāju, ka, ja būtu otrādāk, ja Rinkevičs aizbraukt, tad presa rakstītu, viņš sasauca koncertu, tur Raimonds Pauls, cienējami cilvēki, visi ir uzaicināti, viņš aizbrauc uz Parīzi. Kā tā var? Tas, ko es gribu teikt, presa dažkārt drātais smadzenes par jebko. Galvenais drātēt smadzenes un galvenais visus drātēt. Šajā gadījumā esmu par uzskatu, ka Rinkevičam bija taisnība. Cita starpā par Amerikas prezidentu. Jūs zināt, ka mums ir partijas, tiek finansētas no valsts. Tas bija Levita izdomājums, viņš to ieviesa. Un visi cilvēki teica, ka tas ir pareizi, ka mums ir, partijas nedrīkst būt atkarīgas no kaut kādiem tur miljonāriem un tā tālāk, no uzņēmējiem, biznesmeniem, labāk lai valsts, un tad viss ir kārtībā. Skatāmies, Kariņš cits starp arī to stāstīja, ka tas ir mums vajag būt neatkarīgiem un tā tālāk un tā joprojām, lai valsts finansē un tad viss būs labi. Skatāmies Ameriku. Masks noziedo Trumpa kampaņai 200 miljonus eiro. 200 miljonus eiro. Trumpam tūlīt būs inaugurācija. Zuckerbergs, Masks, viņi ziedo inaugurācijas ceremonijai. Grūti iedomāties, ka uzņēmējs X drīkstētu ziedot Latvijas prezidenta inaugurācijas ceremonijai 1 miljonu eiro. Tur Masks, man liekas, 1 miljonu, Zuckerbergs arī 1 miljonu noziedoja. Jautājums, ja šie cilvēki ir tā,
tik ļoti uzskata, ka demokrātija drīkst finansēt, tad kāpēc viņi mums to aizliedz? Tas, ziniet, tas no sērijas par to anekdotu par Pēterīti, kurš Pēterīts puisītis pienāk pie mammas un tēta guļam istabas, paskatās, atslēgas caurumā, skatās. Paiet malā, un šitie cilvēki aizliedz man urbināt degunu. Un šeit man gribās teikt par Ameriku. Jūs mums aizliedzat urbināt degunu. Es tiešām vienmēr esmu uzskatījis, ka politika ir gan cīņa par balsīm, gan par naudu. Un ja jūs spējat pārliecināt kādu nosacīto masku, kā viņš grib atbalstīt jūsu politiku, tad tas ir atbalstāms. Tas ir darāms. Nevaru ar jums nepadalīties. Varbūt tā ir fake ziņa. Pirmo reizi pasaulē depresīvs robots atņēmis sev dzīvību, izdarījis pašnāvību. Dienvidkorejā depresīvs robots nodarbojās ar to, ka iznēsāja tur kaut kādā ofisā dokumentus. Un tā kā viņš uzskatīja, tā raksta ziņas, ka tas ir bēdīgs un neinteresants notikums, un vispār viņa dzīve ir bezjēdzīga, tad viņš noleca pa kāpnēm un izdarīja pašnāvību. Mēs sākam dzīvot pasaulē, kur roboti taisa pašnāvības. Man bija agrāk putekļsūcējs robots. Bet viņš neizdarīja pašnāvības, viņu izmet ārā, viņš sūdīgi strādāja. Jā, es viņu atlaidu no darba. Varbūt viņš izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka es viņu izmetu. Es nezinu, kas ar viņu notiek tālāk. Jebkurā gadījumā mēs dzīvojam jaunā pasaulē, kur roboti dara, taisa, izdara pašnāvības. Veselais saprāts liek domāt, kad mēs arī šo pārdzīvosim. Cilvēks ir tik vitāls, ka arī robots viņš pārdzīvos. Koku stādīšana podos. Es iepriekšējā YouTubā stāstīju par vecerīgu, kur ir podi, kaut kādi krūmi salikti, tur kaut kādi nokaltuši koki un tā tālāk. Tātad, Jānis Bebris, koku stādīšana podos, tā nav apzaļumošana, tā ir apzagļumošana. Nu ko, precīzi teiciens? Nav nekāda apzaļumošana, ir apzagļumošana. Man patīk šādas spēles ar vārdiem. Valdis Lūsis. 90. mēs skolotāji izglītības ministriju saucām nevis par izglītības, bet gan turismu ministrijas. Jo visu laiku liela daļa no ministrijas darbiniekiem atrādās nepārtrauktos pieredzes apmaiņas braucienos ārvalstīs. Reizēm pašam izdevās piedalīties, jo man uzaicināja tiešie organizatori no Zviedrijas atklātā sarunā arī pateica, ka viņi neuztic braucēju sastāvu organizēt izglītības ministrijā, jo tad vienmēr sastāvā ir vieni tie paši personāži. Tas ir stāsts par to, ko Hermans uzskata par pareizu, kad viens uzņēmējs 10 cilvēku izglītības ministrijas delegācija aizsūta uz Igauniju, lai tur parunātu par Somijas modeli izglītības sistēmas ieviešanā. Ministrijām, tik tiešām izglītības ministrijas piekrīt. Viņiem ļoti patika braukāt konferencēs, apmainīties ar pieredzi un tā tālāk. Vispār ierēģiem dažkārt tas patīk. Diemžēl savus atlikumu tur ir ļoti maz. Misters Deichmasters. Es vēlētos nobanēt jūs uz pāris haltūrām. Ja izved koksni no meža, jāsagatavo malka vai nākamās nedēļas nogalē esat pieejams 13. un 14. decembrī. Jā, protams, kļūdījos. Mani abonēt nevar. Abonēt var manu kanālu. Paldies Misteram Deichmasteram, ka viņš man aizrādīja. Es atvainojos, nevienmēr var ļoti precīzi izteikties. Es esmu emocionāls cilvēks pirmkārt, otrkārt, es orientējos un domāju par domu, kas man jāpasaka. Vienmēr man ir perfekta latviešu valoda. Tā tas ir. Es domāju, ka daudziem tā ir, vai ne? Vismaz es nelietoju vārdus, vismaz pārāk bieži nezries un neapvamies. Iveta Zāpētere. Somijas izglītības sistēma ir izcila.
Hermans ir labs režisors. Manuprāt, Latvijas problēma ir tā, ka mēs neprotam sarunāties, lai atrastu kādu platformu, kas atļautu virzīties uz labāku nākotni. Nezinu, vai Hermans ir labs režisors, ne man par to spriest, es neesmu saistīts ar mākslu tādā ziņā, ka, nezinu, bet politiķis un politiskās idejas viņam ir sūdīgas. Mīksti izsakoties. Somijā ir labā izglītības sistēma droši vien, bet tas nenozīmē, ka to var atrisināt, vai arī Somijas sistēmu var ieviest, ja kāds Latvijas biznesmenis aizved 10 ierēģņus uz Tallinu, un tad visi viņiem saprot, un tad mums ir Somijas sistēma. Es domāju, ka katrā valstī ir savas sistēmas, savas izglītības sistēmas, dzīvošanas sistēmas, mentalitāte un tā tālāk. Līdz ar to mums tomēr ir, protams, jāņem vērā pasaules pieredze, bet mums jābūvē savu valsti. Nevis Somijas valsti, nevis Igaunijas valsti. Mums jāpielieto veselais saprāts un jābūvē sava valsts. Sava valsts. Viņa noteikti būs savādāk nekā Somijā un Igaunijā. Tāpēc, ka mēs esam Latvijā. Paldies! Paldies, ka jūs skatījāties. Tas bija apmēram tas, ko es gribēju jums pateikt. Lieciet laikus, komentējiet, abonējiet, lieciet zīmīti paldies ar dolāriņu. Tur var nospiest un izlemt, kādu summu jūs gribat ziedot manai komandai, jo manai komandai, tāpat kā visiem mums, gribās ēst, un tas arī biroju vajag uzturēt. Var sakot, ir izdevumi, ir ienākumu nav. Paldies, ka jūs man atbalstat. Visiem tiem, kas ir man atbalstījuši, liels paldies. Tiešām es ļoti augstu novērtēju, tāpēc, kad pats esmu skopāks un reti, kad ziedoju. Bet tiksimies nākamreiz, nākamnedēļ.